latvieši, viņi ir tik skaldīgi, tik viņiem ir slikti, kad viņiem es nesaprotu, kāpēc tādas negācijas ir jāraksta un kāpēc viņiem viss ir tik slikti. Ja viens otram, cilvēks grib palīdzēt, ja? Un par to man nākās pēc tam uz savu ādu izbaudīt visādi šādu Vīrs ar zelta rokām. Viņš kaut kur skolā nav bijis pēdējās dienas, viņš kaut kur baigi izglītos palicis pēdējā laikā. Karoči grīdi galīgi nav taisnā un principā šitam tu gulēt nevar. Latgale pilna ar lauksaimniekiem, ar strādīgiem un laipniem cilvēkiem. Strādā smagi, baro labi, pirti silda, būs ballē. Kā ir pēc X540 tā dīzeļa? Tā saprast pilnīgi neko nevar. Tas ir tā kā geļiks. Ir līdzīgs geļikam, tas mums patīk. Tas ir vajadzīgs, lai pieķert metināmais, lai viņam ir īsais. Viņš tur dirsīs un smirdēs un kūpēs un nekā tur nebūs. Viņam jau tā kā kaut kāda keramiskais uzklājums virsū, ja, sūdam. Tas tāpat kā lentēm nevar pielodēt, jānokas nost tas uzklājums. Jā, un te arī viņi nekur nebūs. Te uzreiz būs apdedzis melns, viss, ja neuzliks viņu. Redz, kur mums ir uzgrieznīts. Viņu pie toka vajag dabūt. Es viņu te piecirtīsim klāt. Šodien dziesmā laižam Vevoru MiG 250 metināmu aparātu no zem letes. Tu laivā aizgāji? Apškalns iet laivā. Apškalns iegāja laivā. 10 000 skatītāji uzreiz. Uzreiz sākās, kā Janka paķērā. Pagājums, ka bikses ir jaunas. Tā jau savādāk metā. Tagad teiks visi Janka, tu tiešām piekabas taisno, bet tu skatos veļas žāvētājs taisi tikai visu dienu. Te vajag uzgriezt vispār strāvu, principā nogriezt nost. Lai neizkausē, ja? Tāpēc, ka tur jau ir, Es domāju, izklausēs līdz. Neko neizklausēs. Aigars pateica, tu šito nesataisīji, Janka vienkārši teica. Tev vajag maikas uztaisīt kreklas, visu var salabot. Kā tur bija teleskopu, saule var paskatīties divreiz, vienreiz ar labo aci, vienreiz ar kreiso. Drusciņ tur deg caurumī, bet es viņu aizmitināšu pagaidām. Gurķu Jūra filma nomainīs tagad. Kā mēs sauksim Dānijas Jānis vai? Visi jau zina Janka kā Dānijas Janka. Nevajag kaut kādu zini kaut ko mainīt. Latgales. Jā, man jau te cilvēki raksta, to savu Dāniju visur bāzi, vajadzēja sēdēt Dānijā un nebraukt mājās. Tu visu laiku tā Dānija zeja baltu jau ar savu Dāniju. Latvijas plotais golds. Sākumā, kad Dānijā strādāja filmēju, nepievērst tam uzmanību, pēc tam es domāju atbrauc uz Latviju. Cilvēki nav pelnījuši, lai tu viņiem rādītu, kāds tu izskaties. 80% ir normāli cilvēku, bet tie 20% to stulbo zābaku, kas tev raksta visādas negācijas dienā, ja? Jo Aigars teica, ka šito nevar sametināt. Savukārt Jankam, kad es šito atradu, viņš teica, viņš man iedos naudu, lai es aizbrauc nopērku. Cilvēks jautā, kādu kompresoru tu izmanto? Kompresoru? Jā. Tev ir V8 motoriņš. Cik viņš kaut kādu 300 litru, 200 vai kā viņš skaitās? Nē, kādu 300. Milteks. Speciāli ražoja viņu Dānijā, es viņu tur pasūtīju tajā firmā, jo man viena fāze tikai mājā šeit ir, ja, un labu kompresoru nevar dabūt. Viņš šitajā lielajā bundulī piepumpā, un tad vēl tur ir restējums, ja. Tad pietiek tiem gaisa instrumentiem, savādāk nepietiek. Un, teiksim, tai turbīnai vajag daudz gaisa, ja? Tai, ko es tikko slīpēju, teikt. Ideāli. Mutarīt būs priecīgi. Bet vajag baltu uzpūst, man nav baltas krāsas. Tev nāksies Nils ar baltu krāsu pašam kaut kādīgi viņu nokrāsot. Dai, tas man ir, man liekas, baloniņi. Zelta tev arī nav? Pagaidām. Nav neviena pēc ielēkam. Līdz ienāk. Labi. Reku viss notiekās. Ot visu dienu taisīs tagad šitādi te aparāti. Nē, es eju ārā labāk. Tas nemīs. Augsts ārā. Uzsildam krāsu, lai normāli pūšās. Šitādu te tik... Viņš taču ir nenormāls. Tulīt būs blieziens. Mēs jau tāpā no gazbogam zinām ārā. Šito lodlam. Aizgāja, ne? Viņi nav balti, viņi ir pelēki, ja? Labi ir. Kā riktīgi perekupi, mašīna piekrāsā. Tā notiek profesionāla atjaunošana, mājasaimniecība preču. Tā kā ja ir kādam kaut kas saplīsis, tad nevedat pie Jankas nopērkat jaunu. Jā. Nē, baigi labi. Čik. Viņš jau plāns. Aigar, tagad tu ņemsi savus vārdus atpakaļ.
Tad šito nevar sataisīt. Taigars tā kā tie komentātori, kas raksta iekšā. Es tev Nils teicu, ka paņemsim svarku, piemetināsim viņam tūlītās vienu kalotku pie bremžu diska un to kalotku piemetināsim pie suborta. Aigars domā, ka kalotku nevar piemetināt. Visu ko var? Šito var sametināt. Neko izdarīts, jā. Aparāts atpelna savu piķi. Reku šajāds Vevor 299 eiro. Reku viens raksta, hei, vai par Vevor sildītāju var to drīkst slēgt iekšā nevēdināmā telpā, tad, kad krāso un lako. Kāpēc, lai viņi nevarētu slēgt? Viņam jau arī iekšēji, viņš gaisu ņem reku no šejienes, to jau var izvadīt ārā. Jā, bet viņš jau tos putekļus zanās pa gaisu, tu krāso un lako labāk. Vispār neko neslēgt iekšā, tu jau piedrāzīsi sev tajā lakā iekšā visus tos putekļus. Tas jau nav gudri. Krāso un lako, tur jau vispār kamera vajadzīga atsevišķi. Tā apstaigāsim teritoriju, kas te Jānkam notiek. Reku busiņš, reku Aigar, šitas te Land Cruisers. Brīnums, kā zemniekam nav jaunais, ne jau Land Cruisers. Kā tur ir, Aigar? Ar pārbaudītām vērtībām brauc ilgi. Ir cilvēki, kas 900 jau nobraukuši. Apakš gan tur pārmetināti. Tas ir Land Cruisers. Viņš kaut kur skolā nav bijis pēdējās dienas, viņš kaut kur baigi izglītots palicis pēdējā laikā. Viņam kaut ko pasaki, bet viņš zina, kur viņš tikto kā visu laiku. Viņš tikto kā laivā sēž visu laiku. Viņa vārdu nevar izvilkt ārā, tagad viņš tik gudrs, paskaties. Pasēdi tu tikto kā. Viņš tikto kā vakaros laivā sēž. Tāda sajūta, ka tu kaut kur tur skaistas augstskolā esi bijis iestājies. Jaunais kruzaks sūds izstās, Aigar, reku tev ir. Pareizi, vismaz viens cilvēks, kurš nemalo. Sūds ir, kas tu raksta viņam pagaļā. Šis kāds Aigars lecīgs palicis, ne? Es tev saku, viņš man No liekas. Jānis samācījies būs. Vēl 3 vārdus viņam pasaka, viņš jau pieliks kājā un citīs mūs pie. Nu, ot, darbiņš padarīts. Laivā bijām iegājuši, krāsa mums nebija īstā, nemeklējām pie toņa. Garantija arī ir, vai ne? Protams, kā es dienu izgāju pēdējā. Nu, kas tev kaut pametināt? Vēl ir kaut kas? Kruzakam nav kaut kas jau sarūsējis apakšā? Davai mēs tev telefonu piemetināsim pie šitām margām klāt. Mēs tā kā latgalē esam, mums vajag runāt latgaliski. Broļu latguļieši. Tu māki latgaliski runāt? Protams. Nu, davai, norepo mums kaut ko. Vīnā, rovīnā, vīnu glozi oluvne. Skaties, Nils, un šito štangu mēs uzsildīsim. 3,5? Nu, nezinu, neticās, ka viņš šito pavilks. Es iegāju pie tevi un karuču pa kluso naktī, kamēr tu gulēji tajā zem letes saitā. Ja? Un nopirku ekskavātoru taisnoju kabīni cilvēkam. Un man hidrolikai sūknis, karuču, izbeidzās tas pumpējumais. Es domāju, kur ņemt, iegāju pie tevis saitā, sāku rakāties, karuču, tev arī sūkņi ir šitādi te. Ir komplektā ar to visu, kas tur ir. Pāgarinājumi un rokas, un viss tas rokas kuļ. Šitas ir spiežamais ārā, ja? Cilindrs, jā. Un tas ir otrs velkamais, ka to kopā vajag sarot. Vienkārši man sūknis, tas izjuka vecais. Man ir vēl viens sūknis, man tur vēl ir cilindri visādi, ja? Un man vajadzēja spiest un vilkt vienlaicīgi, nu. Nu, reku nāk ārā. Ar rokām baigais kačājiens sanāk. Nu, kas cilindrs 12 tonnas viņš tur. Viņš ir paredzēts 12 tonnām. Un šitais sūknis ir laikam paredzēts 15 tonnām, ja nemaldos. Bet tu jau ar 15 tonnām neko nevilksi, tu tur ja kaut kas plīsīs, tev acitīs, tev noraus, nezinu, kulī ietrāpīs pa kāju. Es vilku ekskavātoram kabīnēs ar vienu spiedu, ar otru vilku. Man sūknis tas izjuka, es nopirku cilindru, karoči nopirku šito te no Nilsa un ekskavātoram kabīni taisnē. Un piemetināja, karoči pie malas, pa šito te dzelzs gabalu un šito. Cik viņš? 5-6 mm bies, ja? Viņš bija taisnis, es viņu piemetināju, izvēru ķēdi, tas, ka šito apaļo riņķi, kā viņš ovāls palika, redzi? Viņu savilka, viņš ir ovāls. Bet viņš ir pilns, viņš ir 12 vai 14 mm apaļšbrītis. Es izbāzu ķēdi cauri, piemetināju viņu pie kabīnes, te pie pats klāt, aizķēroju kāpuru ķēdis, ieliku to cilindru un vilku ar augšā spiedu ar šito vilku. Pasildīju, paklapēju visu un iztaisnojos viņu. Te pa nedēļu kaut kādu, nu, jaunu ekskavātoru apgāzi cilvēki. Viņiem nolūz laikam distili, kas tur bija, un tad ekskavators visu piekļuvi gravi ierekoja. Kājām gaisā. Logi ārā, viss pa pipelēm. Viss slikti. Vērst ar kāju. Kam man barot kaut kādu šitos tēju, ja es varu pēc tam pie Nils aiziet, dasmēs sēdos atpakaļ dabūt savu naudību? Aigars tikai neiepārkās baigi bieži. Aigars viņš jau... Kaut gan ne, tu nopirki to nivilieru, kā viņš saucās. Nē, jā, es nopirku tādu, kā te nav. Tā Aigars te vienu dienu uzsūtīja šitādu te vērķi no zem letes. Un saka, ka baigi labs esot. Поле чудес. Поле чудес. Что в черном ящике? Davai, es tev dodu 100 eiro, neatver. Nerādam. Nerad. Tas galvenais. Pīkstulis. Es nesaprotu, kā šis aparāts strādā. Tu man tikai rādīji lielu lineālu.
Saprotu, viņš pēc tā, tas lineāls, un viņš pēc tā lineāli ķer to līmeni. Un tu, ko tu ar šito dari? To tu liec pie tā lineāla ķipa? Jā, tas līdz parādīs. Lineāls nav. Ot šitāds vēvar. Kas ir domāts celtniekiem pie melorāzijas rākšanas fundamentu katru roku līmeni, teiksim, izrakt uz nulli, izvest. Tu jau atkodi, kā viņi strādāt? Jā. Sarežģīt vai? Viss ir ļoti vienkārši. Tas ir tas lineāls. Lineāls ir 5 vai cik metri, kur līdz pašiem griestiem ir baigi augstī. Skaties, tur viss stieps. Pārsteidzos. Stiepās. Viss stiepās parāta. Nestop. Tūlīt. Tad te viņš laiž pāpli, ko redzēt, ka viņš iezīmē līnijas lāzers. Telefonā gan sliktāk, ko redzēt bišķiņ. Reku bija kaut kas. Plāns ir tāds, ka tev strādā, ka skatos vai kas. Tu viņu piestiprini pie lineāla. Jā, tu uzliec, cik tev vajag augstumu, jā? Jā, ja tu, piemēram, uzliku kaut ko tur. Un tu laidi viņu iekšā bedrē, cik tas izredz dziļi, un tad tu noķeri, jā, to. Tā kā viss līdz pagāja. Baterija no savai padlādēt viņu. Un viss tagad tu zini, ka ir īstais. Un tā ir nulle. Vispār, kad pīkst pilnīgi, vienādi pīkst. Tad ir pilnīgi nulle. Vot tad bija nulle. Mēs varam iet nulli līdzenu rākt ar ekskavātoru bedri. Jā. Aizskat pa priekšu roku, mums tikai vienkārši ejam. Mums vajag uztīsi, piemēram, novirzi uz leju, piemēram, tur, lai pēc kilometra būtu tur pusgrāds uz leju. Mēs vienkārši ejot uz priekšu, pabīdam, atskrūjam vaļā bišķi. Un paņemam to tur puscentimetru pēc noteikti mazāk un atkal gaidat. Uz augšu vairāk paņemam bišķi vairāk. Jā. Jums vajag dziļāk rakties. Jā, un viss, un jūs zināt. Un pēc metriem 5 kaut kādiem ejam tālāk tur. Tas pusmīnes tā sakot, tur ejam tālāk. Pēc metriem 5, un mēs jau sākam iet zemāk. Atkal nogām tur metrus 5-10, vēlreiz paisam bišķi augstāk. Uz leju. Vajag uz augšu, nozīmē uz leju. Kā pēc šitāda aparāta vispār? Čuju? Šuiku. Tad sanāk, tas ir darījis pārāk. Vispār, tā praksē rāda. Ir ekskavātoris, kam piešaut acis, ka es izroku uz acī, jā. Cik viņš no šejienes tālu tas ķer? Vispār 500 metru. Bet tu vari steigāt apkārt pilnīgi. Viss savot viņš slāzās iet. Un arī tu kaut kā vienkārši terasē pamats grib uztaisīt līmenī, kā arī šito var. Jā. Tā. Kroči tāds vajadzīgs. Varbūt arī man. Šitās visur ir vajadzīgs, godīgi celtniecībā. Šitādi man arī vajag, tikai jāstrenējas strādāt. Bieži vien čakarējamies, visus tos pamats rakām vēl kaut kur vienmēr līmeni. Baigi, ļoti mājās noderīga. Kā mājās? Vairāk noderīga, tāpēc, ka manā gadījumā man ekskavators. Man vajag kaut kur iebraukt haltūrā, kur klientam vajag izrakt zem līmeņa. Lūdzu, mēs varam uzrakt zem līmeņa uztaisīt tagad. Apskalnu zēs meklējiet visi darbi, visi, kas saistīts ar tehnikām. Tā kā ir video rakšanas darbi, viss, kas ir... Rakšanā, šito arī apaugumu iznīcināšana, kreipīšana. Kniepšana. Par samaksu. Ne par baltu veltu nav, viss par naudu. Jāatpelna šitie aparāti, visi, ko Egars tas apircies. Reku no LED akcijām 2 noliktavas gaismeklīši. Plafoni pat izslēgt, viss ārā. Pieslēgt vienkārši rekur pie stepseļa. Izslēdzam. Ieslēdzam. Kaut kā tā. Kam vajag apgaismojumu, ledakcijas.lv. Aiziet, šodien braucam ar šādu mašīnu. Nomainīt pret kaut ko citu. Parādīsim jums test drive no vienas interesantas mašīnas. Šitā arī ir interesanta mašīna. 5-litrīgais Mustangs vai 8. Bet izbrauksim ar kaut ko Latvijai piemērotāku. Tāds mums izstās Land Cruiser salons. Tā godīgi neko slikti nevar teikt, ne? Nē, ļoti labi izstās. Jo podziņas normāls daudz maz, kloķis jau pa vecam. Tikko iztestējām šeit, braucot pa bedrēm, vienkārši viņš ļoti labi iet. Speciāli atradām te tādu ceļu pie Daugavas. Vienkārši mauc, viss sagramo. Cik ātrums reku 40, ka bedrēns ceļš. Mierīgi noēda viss. Skaņas arī nekas negrib salonā. Nav tā, ka tur kaut kādas plasmas. Šitam ir forša versija ar panorāmas lūku. Aizmugurēš, tas ir 5-vietīgais. Vēl viņi liels plus mēdz būt 7-vietīgie. Un mašīna pat pa sevi diezgan liela ir.
No tā mēs braucam 30 pāri pa riktīgi sūdīgu ceļu. Jā, ko mēs salīdzinām ar Aināru ar Defender. Defenders tā kā vizuāli laikam labāk patīk jaunais, bet tā uzticamība Defenderam ir vismaz visiem iepriekšējiem modeļiem zem katras kritikas. Apstīsimies bagāžnieku. Apstīsimies, man interesē, kā sēdekļi nolaižās. Bagāžnieks izskatās diezgan liels pirmo acu uzmetienu. Tā, te ir laikam ISOFIX stiprinājumi, kā nolaižās tie krēsli. Tā, kas mums tā aizmugurē krēsli, laikam nekur neregulējās. Tā apstīšos no bagāžnieka, kā tas izskatās mums. Reku šitāds mums bagāžnieks, tur tā kā uz leju aiziet. Tā ir paklājiņš. Te mums ir vēl kaut kāds plauktiņš. Te ir 220 volt rozeta, tas īstenībā labs pluss. Tur ir telefoniem lādētāji C. Karoči grīdi galīgi nav taisnā un principā šitien tu gulēt nevari. Jo tu nevari ielikt matraci, tas ir baigais mīnus, ja ar Discovery 4 salīdzina. Tā kā ceļojumiem un turismam kaut kur offroadam, overlandam paredzētā. Jā, īstenībā tas ir baigais mums mīnusiņš. Īstenībā diezgan izšķirošs mīnusiņš kruzakam. Tas īstenībā baigais mīnus. Tas mīnus, bet varbūt, ka viņi var izņemt aizmugures krēslus. Kā tu aizbrauks tagad uz Norvēģiju? Piemēram, izraus krēslus ārā un noliks blakām mašīnai? Nē, domāju, izraus ārā pavisam Rīgā atstās. Un aizbrauks uz Norvēģiju. Varbūt, bet tā grīda ar tādu šķība visu. Nebija baigi, jā. Bet, ja matracis, tad nejūt. Pamainīsimies, tagad pamēģinās Ainārs uz tilti iedot mizā. Nogurs bišķiņi ir tas 2,8 ar 204 zirgiem. Viņš vairāk paredzēts uz vilkni, laikam piekabu var vilkt 2,8 tonnas. Kameras diezgan labas. Nezinu, gan jau kāds 8 sekundes ir 9 līdz sautakam, nav tā baigā. Skrienamā mašīna. Reku te vēl kaut kādu driving modi. Kā ir pēc X540 tā dīzeļa mild hibrīda. Man liekas, tāda sajūta, ka tu brauc vai no ar busiņu, vai no ar smago. Ar vieglo taču tu nebrauc ar šito mašīnu. Tāda sajūtas. Nesaku, tas ir slikti. Kādam tas noteikti varbūt patīk. Droši vien lauka reģioniem vispār bez variantu, bez jautājumiem. Jā. Kaut kur par Rīgu mēs tāpēc arī salīdzinām ar kaut kādu X, un tas cita mašīna, protams, arī. Droši vien, ka šitā mašīna nav Rīgā braukt no rīta uz darbu un atpakaļ, ja tu Rīgā dzīvo. Bet, ja tu dzīvo, nezinu, laukos Kaut kur ceļot gribi pa tādiem pusbezceļiem. Pa kaut kādu Norvēģijas neskarto dabu, tad droši vien, ka šī būtu ļoti ok. Mēs viņu salīdzinām vairāk ar Defenderu, Land Roveru. Defenders noteikti manās acīs būtu foršāk, bet uzticamību nevar salīdzināt Toyota ar Defender. Defenderam arī nāk 3-litrīgie motoriņi, 250-300 zirgiem. Kas mums pa driving modiem? Viņš visu te rāda. Viņš tur tev rāda. Reku sportu uzliksim. Tagad viņš vienkārši asāk, bet tagad vai pa vidējais pa visu? Laikam totāli. Total average, jā, 12,1. Smags jau viņš arī ir. Viņš arī braukā pa pilsētu. Jā, viņi pa pilsētu arī mauc. Hold, te ir bezceļu režīmi. Kur ir H4, low režīmi. Pagriezienā bišķi jau iešūpo, ne? Droši vien pēc garantijām cilvēki arī uzčipos, neies ātrāk. Bet viss jau saistīti kārbas un viss, tas tāpatās nebūs. Nebūs X. Reku te ir forša funkcija, kad ir coolbox, ko var atdzesēt, bet maz vietiņas. Domāli vai ko? Aptuveni, jā. Pienu. Aizmugurē paliknes. Nezinu, tā ir āda vai nav āda, bet viņa tāda mīksta patīkama. Nē, saprast. Tagad jau tās ādas visādas eko šmeko. C izējas, kur 3 vietas, tas ir plusiņš. HDMI interesanti, ko tu vari vēl vienu displeju pieslēgt viņam. Tas gan ir interesanti. Audio mums ir JBL-ka. Kā tev štāda mašīna? Tas jau tā kā geļiks. Ir līdzīgs geļikam, tas mums patīk. Bet mēs bišķi nobrāķējām. Kāpēc? Viņš tā kā bišķi pa lēnu.
tāds smagnējs. Klausies, reku viņam sēdekļi vēl. Es nezinu, kā Ainārs nolaida, bet tad, kad tu viņam nolaidi sēdekli, viņš šeit paliek tā kā. Tu nevari gulēt viņā. Nu, Janka pēc 3. BMW, 4. sērijas. Droši vien pa bedrēm kaifos. Tur nav nemaz tik slikti. Pa bedrēm labi gāja, mēs 40 braucām pa tādu vispār neceļu. Vēl viena lieta, kas no BMW head-ups. Head-ups nav? Ir, bet no BMW, Piespiedu noraidīt. Vispār pirmais baigi mīksti forši iet, jā. Viņš ir kā tāda jau gulta. Salons arī mīksts sēdēšana ērta arī aizmugurē. Jā, īstenībā krēsli ir mīksti. Bet tāda, tu iespiedīsi tie 204 zirgi, nu viņš varbūt domāts vairāk fūras vilkt ārā no grāviem, bet pagaid, kas piesprādzējies tur. Neatļauj pat aizmugurē. Skaļi, ne? Dīzelīts, jā. Nu reku te aizmugurē ir, kas jau ir interesanti, Toyota un baigais plus ir regulēt visādas siltums, sēdekļa apsildes, ventilācijas, 12 voltu izējas, C izējas 2. Tas jau ir, bonusiņš. Bet droši vien papildu opcija. Pieņems, ja tu Overlandam ņem tādu mašīnu, tā kā es kaut kādu ceļošanu gribu Land Rover, viņam tas motors vienīgi tālu neaizceļo. Tad tu nevar. Tev jāpērk jumta telts šitā, kas nav ērts. Viņš ir tā, kā forši, ērts, mīgs vispārējais, bet kaut kā tas nezinu tur. Grūti jau, protams, salīdzināt cenas ziņā kaut kādu tur X5 un tā. Kāpēc grūti? Šitas maksā 85, X5 akcijās 77. Tad X5 nešūposies kā šitais, viņš tā kā laivā. Jā, bet ar X5 tu neaizbrauks ar kartupeļu kravu līdz ezeram. Tu visu piekari izstīs viņam. Viņu var salīdzināt ar Defender, piemēram, ar kaut kādu Wrangleru, labu Wranglers maziņš. Patīkšu tā mašīna. Nē, forši viņš tāds, teiksim, mūsdienīgi viss labi tādā ziņā izskatās. Salonā viņi baigi. Salonā viņi baigi uz priekšu pagājuši. Tas ir tikai geļiks, bet atjaunota versija. Geļiks ir vispār kaut kas cits, jā. Bet viņš cenā ir uzaudzis riktīgi 85 kruzaks. Baigais cipars ir. Nu labi, tur varbūt kaut kāda lētāka komplektācija. Man liekas, pilns bija pie 85 ar 7 vietām. Bet tiešām nevar tos krēslus kaut ko izdomāt? Nē, tu nevar. Varbūt ir kaut kāda opcijas krēsla, bet šaubos. Tas tā kā es varētu aizmigt. Iešūpo, ja? Man patīk viņš tā kā tāds izstāsts nikns. Nē, viņš izstās īstenībā forši no salona. Viņam pie stūras sēdēt ar forši. Viņam tas priekšā kapots labi izstāsts. Tas iesaka droši vien, kas ņems ar lūku lielo. Riktīgi tādu gaišumu salonā dod. Niansi bišķiņ kārba. Nu, kā jau nevar salīdzināt ar foršiem X-iem. Man kaut kāda kamera vajag modernā. Kamera viņam forši, jā. 3D. Kamera viņam... Kur tu te apstājies? Ko šitā nozīmē? Nē, es gribu pasies kameru, ko viņi... Tu neieskaties bumperē labāk viņam. Nē, es jau tāpēc skatos, bet... Kā no augšas ir kā ok. Bet tā saprast pilnīgi neko nevar. Kaut ko saprātiņā? Vispār neko. Ir, ja tu esi kaut kādā reģionā, tu vienkārši bez variantiem forša mašīna. Ja par Rīgu, tad vēl var padomāt. Tu tās marģerus ķers. Es nevaru durstoties. Nu, es jau negribu, mums jau jābrauc atpakaļ, būs tu reku geļiks, ekonom klasa. Marģers tikai māja ar galvu. Iekāpis mums pamēģināt, cik tur mīksts ir. Izskatās arī liels, iespējīgs vai labi. Vispār ir liels, viņš tā kā bildēs liekas maziņāks. Te pat ne jāmāk ir. Tev piestāv, Ander. Vispār forši, jā. Ūsiņi tika atlaistā. Nē, viņš forši izstās. Geļika konkurence. Jā, tiešām aps. Vēl tas loks viņam tāds taisnais kvadrātiņš. Viņš ir uz augšu. No. Nu, un 4 cilindru dīzelīts. 2.8. Ļoti balts viss iekšā. Kāds pa dubļiem kaut kur braukājis. Viņš jau neturēsies, viņam vajag šito likt. Jā. Kā tas bija to novērtē, vai prēmiju mašīna vai nē, ja? Jā. Ja nav amortizācija. Nav amortizācija, tad jā. Es domāju, baigi jau nevajag viņu. Tad droši vien neko jaunu neieraudzīs, bet aķītim var viegli klāt, tik to mēs redzam. Šitā ir burta pistole. Viņa strādā.
Pneimo? Jā. Tu man labāk uzdāvini, ja man būs aparāts. Man būs mājās jau. Man viņu šitas nelietoju, te, es pirku, paņēmu no Zini, Vevo. kāpēc es viņu nelietoju? Tāpēc, ka viņa ar roku šitam te baigi viegli piespied, un tad tu tās pogas pārspēļās, ja? Skrūvēt cietoja vaļā. Bet, ja tev priekš mājām kaut kādam šitam te kvadrciklam, motociklam, ideāli. Jo No, to arī tam arī domāts. Domāju, to pneimu viņi nopirkt, lai strādā, es... O! Ideāli. Man būs jau pirmais izskats. mēģinam sildīt. 35 mm balvanka. Knapi gals virsū uzgāja. Jā, mēs te mērījām 35 mm. Nu, un ko tu domā, viņi bišķiņ siltāk paliks, ja? Nu, es nezinu, cik ilgi viņam aizņems laika. Es tādu daudz nekad ar šito neesmu sildījis. Intereses pēc vienkārši. Man liekas, tu tās kortas izrubīs Nu, ārā. lai rubī, pofik. 35 mm, jā. Nezinu, cik ilgā laikā viņš viņu sildīs. Kūpēt jau kūpi. Nu, es redzu personīgi, ka viņš ir jau sarkans, jā, nu. Aha. Nu jā, bet 35 mm normāls dzelzgabals. Nu jā, un priekš šitādā maziņā vienfāzīgā indukcijas tas ir... 1100 vatu heatings. Tev viņi ir tajā zemlietē šitie aparāti? Dafigā, 279 eiro. Šitos arī labi pērk. Ojoj, viņš ir karsts. Nu, Neliec roku tikai klāt, to redzēt, ka viņš kūpjā. jā, ne, nu ir. Nu, aparāts ir šitais labs. Man jau tas kurjeris zvana, viņš man jau čoms ir. Viņš man zvana, saka, Janka, tu mājās? Es saku, jā. Es pēdējo reizi te braucu uz Daugavpili pēc Deļiem pakaļ. Nu, baigi lidoju Daugavpili iekšā. Es redzēju to omnivu busiņu, ka viņš man pretī brauc. Un kas tu varēja domāt, ka tas cilvēks, kas man šeit tās paciņas ved, viņš ir Daugavpilī. Viņi Daugavpilī katru dienu no turienes viņi sāk. Viņi tur uzkraujās. Viņš man zvana, tu man tikko pretī nepabrauc. Es saku, nav ne jāsmas. Es jau nezinu, kurā vietā tu esi. Viņš saka, Daugavpilī. Es saku, nu, znači pabrauca. Viņš saka, apstājies ceļa malā. Es apstājos. Viņš apgriezās, atbrauc pie manīm un atdeva man to infrasarkano Sildītāju, ja. Ko es aizvedu Aglonā, iedevu savam čomam Arnim, kas no tevi viņu nopirka, caur manīm, caur manu promokodu, un, karoči, es no tevīm par to dabūju ārā virtenes. Karoči, visi laimīgi! Viss kruķījās bizīts. Es sapratu. Es gribu ziemā viņu varbūt likt iekšā terasē, ja man tur puķis un visādi augi. Ja tur būs mārā minus 25, tad man viņi būs jāliek iekšā, jo man terasē nav nekāda sildītāja. Tāpēc viņi man te stāv un tā viņi man arī baigi labā. Šitā ir tāda, kas uzsilda. Un pati izslēdzās, viņai tur priekšā ir termometrs. Viņa izslēdzās, temperatūra krītās, viņa atkal ieslēdzās. Un šitā tieši... Nu, tā ir tas viņai plus, jo tev rekur šitā, kura neizslēdzās pati. Šitā, kā tu ieslēdz, tā viņa pumpē visu laiku un silda. O te Aigars likšanī traktorā žurkas bija. Kombinā žurkās jāliku ideāli. Tas visiem, kam ir kombini mājās saimniecībās, ideāli pēc sezonas ielikt. Visas piesmērķētos arī saloņus. Kaut kā, nu, bet vajag tā riktīgi pazināt. Nu jā, man žurku nav, kombinu arī nav. Man viens haters te bija uzrādījis, visādi raksties. Viņam saku, es viņam aizsūtīju, pateicu, iedod adresi. Naktī gāja gulēt, ieslēdz. Es no rīta atbraucu, tukša istaba viņa nebija. Es tikai paņēmu savu ozonu aparātu mājās apakaļ. Nu, ko viņš te stāv? Jā, tas aparāts iznīcina visu dzīvo, visas mikrobus, visi kaut kādi pelējumi mikrobi mašīnā. Nu, īstenībā, zini, cik viņš maksā, tur tajā sūdā varam 50 evriki. Cik? 50. Es te skatījos šitajā te, pie tevis var būt. Tajā saitā, kur viņš tur piedāvā tas internets, ja tu kaut ko skaties, salīdzina Latvijā vai kā viņš sacā. Tur viņš maksā 200 kaut kādi 80 eiro tas aparāts. Es domāju, nu nifigas, ja kā var būt tik liela starpība cena. Pie tevis viņš maksā kaut kādi tur... 50 bija 24 000 un 36 000, tās kaut kāda paskāla 69 eiro. Neatceros, kur tu paņēmi. Jā, bet es tev saku, bez melošanas. Bet viņi baigi daudz, viņi gan kaut kur 100 jau pārdot. Jā, un es domāju, nu kur tas šitāda cena starpība var? Zini, kā tas pakalpojums tev, lai mašīnu štai ar to ozonu izģenerētu, man liekas, 60 eiro Rīgā maksā. Nu, ka tās tā ir ķīmisko. Kad Spānijā bija to savus paneļus savas reklamē, man viens pierakstīja, tie no zemletes tev mutē arī dod. Tie latvieši, viņi ir tik skaldīgi, tik viņiem ir slikti, kad viņiem es nesaprotu, kāpēc tādas negācijas ir jāraksta un kāpēc viņiem viss ir tik slikti. Ja viens otram, nu, cilvēks grib palīdzēt, ja? Nu, saka, viņš man atbrauc, viņš man saka, Janka, es tirgoju tādu aparātu, es pat nezinu, kas tas ir. Tu zini, es saku, protams, ka zinu. Viņš saka, vari viņu pastāstīt cilvēkiem. Es saku, nu, kāpēc tā nekas man grūti? Un par to man nākās pēc tam uz savu ādu izbaudīt visādi šādi huj. Bet ir labi tas, ka ir ļoti daudz gudru cilvēku, kas arī nav tikai tādi pretekļi, kas viņam uzreiz, es to komentāru, es jau nesēšu tur komentārus nelasu. Es pēc tam vakarā kaut kur no jūras izlīdu, tur peldējos, skatos, tur kaut kādu huļņu, tur kipišu kaut kāds. Izlasu, tur tas viens kaut kādu fufeli pierakstīs, es viņu uzreiz nobloķēju. Bet tur 20, 30 cilvēki viņam uzreiz sarakstīja, Aldi, tev ar galvu, viss labi, tu laikam tur ar galvu pret sliedu atceties. Bet tie latvieši, nu viņi diemžēl tādi ir, jo tādā valstī mēs dzīvojam.
Nu, gan jau mēs izlūkosim to situāciju. Un šitādā te veidā tikai to arī var labot. Jo es esmu arī pamanījis to, ka tie cilvēki, kas no sākuma sūdu rakstīja, viņi vairs to nedara. Kaut kā viņi tomēr laikam saprot, ka var arī savādāk dzīvot. Tā palaidīsim dīzeļu krāsniņu, kā tu viņu ieslēdz, pēc tam tur kaut kāda poga bija jāpatur, jā? Jā, poga, mums ir arī, šitādi var izslēgt. Pults? Baterija beigusies, Nils, pa gadu. Augstumā stāvēt. Jā. Viņš ieslēgšanās poga, un tev ir interesanti te uztaisīts, ka tev aiziet uzreiz izplūdes kurstanī. Nevis sienā. Kādu minūti, divas laikam, kamēr viņi tad... Viņš tagad pagriezīsies, tad sāks sūknīts klakšķēt. Kad viņš sāks tur klikšķēt, sūknēt, un tad sanāk, viņš padod dekamerā dīzeli, un pēc tam tas kvēlsvets uzsild, un tad viņš aiziet, ja? Jā, viņš jau nedomā un nesmir, te nekādas maksas nekā nav. Man te viens otrs rakstīja, saka, cik viņš var piesildīt. Man šūnis ir liels, jā. Bet viņš jau arī ir tā, kā pateikt, apšūts un nosiltināts. Un viņam arī, jā, jo augstāk griezt, jo jāreitinās, jebkurā telpā siltums uz augšu iet. Jā, tāpēc es saku, man tas ventilators apšūts. Augstums iet uz leju vienmēr, un siltums uz augšu, tāpēc mašīnām kandiška vienmēr laiž uz augšējiem, jo viņi krīt uz leju augstums, siltumu. Bet man jau ir, zini, kas man ir baigie bonusi. Man tas siltums viss uziet augšā. Es aizsūtu, īsti ziņu čomam uz zem lietēm, saku, ventilators ir priekš griestiem, viņš ir. Šis man atsūta ventilatoru. Jā, man krusmātai pietrūka kā reiz uz ventilatoru. Tagad viņš sāk tikt šeit. No čidā viņš tagad uzpumpēs. Reku sānos var redzēt, tur iet 5 litri dīzeļi. Daudziem konkurentiem ir, ka lien tikai 3 litri dīzelīts iekšā. Ir tāds viens, kas rāda arī tādu baltā krāsā ar kaut kādu uzrakstu. Viņam ir 3 vai 3,5 litri tvērtni. Šitam ir 5 litri tvērtni. Un te viņš ventilators sāk spūst kasto gaisu. Te vēl viņam nāk komplektā gofra. Var pielikt un aiziet, viss strādā. Tā ventilatoriņš sildītājs ir tuvu palaišanai. Reki pievienots malkas krāsni var iekarināt, lai ir ātrais karstums un pēc tam, lai visu dienu uzturētu. Šajā gadījumā rekur izplūdes truba ievadīta domvadā. Tagad slēdzās iekšā, rekur pieliec dīzelīts, var ieslēgt ar pultu arī. Šeit var gofriņu pielikt. Rekur ir ieplūdes truba, šito arī var no ārpuses paņemt, lai skābekli nesūc no telpas ārā. Īstenībā laba štēle. Jā, viņš ir pieslēgts caur barošanās bloku 12 volti, 220 voltu strāva, bet ir arī mums pārdošanās tās krāsniņas, kas ir tieši pie 220. Jau nāk ar blokiem komplektā, vienkārši papēties zem letis.lv. Te vēl Jānis ir uztaisījis ventilatoru, viņš ieslēdz, lai karsto gaisu no augšas, pēc tam dzen uz leju, lai te komfortabli strādātu. Ko ventilators iet dziesmā, tūlīt jau sāks silto gaisu pūst. Dīzeļa autonomais sildītājs, ko var likt arī kemperos, jau strādā no 12 voltu. Šajā gadījumā pie barošanās bloka 220 pieslēdz strādā no 220. Kur idejas, kur meklēt vispār pacēlājs? Manai garažai kaut kad arī vajadzēs pacēlāju. Es viņu biju, šito es pirku. Interkārā esot kaut kas? Nē. Es šito pirku SSā toreiz vēl, kad es vēl ārzemēs dzīvoju. Es atradu caur SSu, viņi man viņu atrada, es pat te nebiju vēl. Viņi atrada, noslieda viņu te ārā pie durvīm, es viņiem iedevu adresi. Un uz goda vārda viss, es domāju, ka atradīs un neatradīs. Bet kā tu viņu vienkārši piesu, tev jau bija betona grīda? Vecīt, es te zini, kā taisīju? Es Aigaram tikko stāstīju. Tā kā viņš gulēja guļus, es viņam pie šitās pēdas pieliku koka finieri klāt, atzīmēju caurumus un uztaisīju tādus 2 gabalus. Identiski kā šitā kāja viņam ir. Paņēmu šitādas te metru garas špiļkas, uzliec uzgriezni, uzliec šaibu, uzliec to koka finieri un ar vēl vienu uzgriezni pieskrūvi. Visos caurumos. Tad tev sanāk tas attālums, kā ir tā kāja. Un tad no apakšas atkal uzskruvēju uzgriežņus līdz šejienai vienu un tad galā vēl vienu. Un tad es uzliku režģus, metāla režģus. Tad tev izēja materiāls metināšanai, ne? Jā, šitādus te režģus. Jā. Tādus, metru gara špiļkas un viens režģis te, otrs pašā lejā, tādus 50 uz 50 vai 60 uz 60. Un tādus būrus es tur iebetonēju. Tā kā viņš nafik sažuva, atskruvēju uzgriežus, noņēmu to koka finieri nost, kas ir tas tā kā kājas šablons. Un uz tām špiļkām vienkārši uzsēdināju to pacēlu un pieskrūvēju, viss gatavs. Un ārā tu viņu no turienes neizlauzīs nekad, tāpēc, ka to jau cementu tu nevari uztaisīt tādu, šitādu te pats tu nevari iebetonēt nekau kādu tur brocēnu cementu ar granti maisīt, tas ir garām. Viņš vienalga drups un beigās tas pacēlais nojāsies tev uz galvas ar visu mašīnu. Kaut kādus ķīmiskos, tos bīdeļus un visu pārējo. Nezinu, cilvēki saka, ka viņi dara, lai viņi dara. Katram jau savs uzskats uz to. Man viņš tur, es nezinu, es lokomotīvu varu pacelt, viņš tur neizkustēsies nekad no dzīves ārā. Es šiem aparātiem kaut kādu drošību, ka viņš neceļ vairāk, kā viņš var. Ķipa, ka tu kaut kādu tanku sāks sauc, ka viņš tā parādīs eroru. Gan jau tas svārsts nostrādās, ja, kaut kāds hidrolikas.
Bet man viņš ir 4. Kas šitas eļošanai? Hidrolika viss, ne? Jā. Viņš tev sūknīti griež un ceļās uz hidrolikas augšu. Kroči, tu apmierināts šito, ja? Protams, ka šitais tas pacēlais ķīniešu sūds, nav jau salīdzināms ar kaut kādu tur nuzbaumu vai vēl kaut ko, ja? Bet priekš mājām man pietiek šitā. Priekš kam man pirkt kaut kādu nuzbaumu par kaut kādiem 10 000 vai 12 000 eiro, kas pēc tam visu gadu stāv un es viņam vienreiz gadā nomainu kaut kādam auģikam savam eļļu vai kaimiņš atbrauc tur ar savu škodu, kaut kādu karbu sev nocelt nost vai vēl kaut ko, ja? Jā, viņš stāv tukšā. Man te viens otrs atnāk, saka, jau pie tevi var, es saku, brauc, paņem klēpīti ar malku, kurini krāsni, paņem 5 litras ceļarkas, tai krāsniņai un darbojies. Cik tu šito ņēmi, plus mīnus, cik tādu maksāja? 1200 eiro. No, tā jau normāli, bet tas jau bija sen. Jā. Tagad droši vien 2-3 štukas. Tad, kad es viņu pirku jaunu pa 1200, man liekas, viņi man viņu atveda pa 1250 uz māju. Tā nosomēsim šoreiz arī brāķis, kā reāli notiek. Reku Janku pasūtīja širādu, un viņš met ārā eroru. Tagad mums būs Jankam jāpiegādā jauns aparāts. Un, ja jūs kaut kur sūtat visādi šādus brīnums ārzemēs, kamēr jums tas jaunais aparāts kāds jums kādu piedāvās, paies garas sarakstas, ilgs čakars un tā tālāk. Tas ir tas, ko es ar viņu izgriezu. 1, 2, 3. Un viss, viņš beidz strādāt. Sākam mēs terors, Janka no sākuma domāja, varbūt strāva pa īsu. Jā, es biju Aizved pie kaimiņa. Un tāpat ņifigā viņš nestrādā. Skaties, kur es ieslēgtu kādu monitoru. Līdz ar to šos brāķus arī mēs paši uzņemamies, ka samainīsim klientam jaunu un pēc tam ar ražotāju paši ņemsimies. Pilna jauda. Redz, kur redzēt skalu, ja? Jā. Redzi, aizgriezīsim viņu līdz galam, kur ir pilna jauda, ja? Jā. Te aizmugurē gaisa padevi, redz, kur skaties. Šitam te es viņu grozīšu, rādi monitoru, ja? Jā. Te, kur skaties. Es uzgriežu gaisu tagad viņiem, ja? Te var pārslēgt to spriegums, skaties. Tagad viņš ir uz pašu jaudu, ja? Tagad pieliekot, šitais gals ir noņemams. Tas ir tā vienkārši, ja tu griezi smuki gribi, tu viņu vari taisni šitā. Nu, tas ir tāds kā attāluma regulators. Ja tu piesitīsies klāt, tu to kaparu fiksi, tu viņu sadedzinās, ja? Nu, un pēc idejas tagad bija tā. Jāizdegās un jāsāk griezt. Un tagad skaties uz ekrānu. Viņš izmet eroru. Katru reizi cik. Un galvenais, ka viņš arī nerāda kaut kādu eroru kodu, viņš vienkārši burtiņu izmet. Tā eroru kodu vismaz varētu nolasīt. Jā, viņš rāda katru reizi citu. Šitādu te 02E, 18E, 32E, 38E, katru reizi citu. Katru reizi citu. Es jau mēģināju tur kaut ko googlēt, tur vieglāk paņemties tā vadu un pret to bērzu viņu atzvanīt 2 reizes. Un būs miers mājās. Un tāpēc ir vajadzīgs zemletis, kas samainīs pat jaunu. Tieši tā. Un pēc tam jau ķīnietiem viņus praudīs visās vietās, lai dabūtu naudu atpakaļ. Un ja nebūs zemletes, tad mums jābrauc uz Ķīnu un jāmeklē Ķīnu. Pašam tas jānodarbojās. Ar tā Nils to visu izdarīs. Jā. Jo es pateikšu viņiem, kas jūs negribat, lai es vēl uz 200 štukām paņem preci, kā es jau to izdarīju. No. Teiks, ka gribu. Nu, tad samainat. Tā ļoti vienkārši. Tas viens iela 15 tāru pagalī. Nav, man tur nav. Zemletis tur nav. Zemletis tikai internetā. Man neviens nenoķert. Man neviens pie koka nevar piesiet. Tur ir led akcijas. Jā. Bet man baigi pameklēt, tad atradīs arī. Vietējie broļi latgalīši. Man ir ienākusies šitāda te lampa, ja? Tikko man atrada vecais šitais te čomāks manējais. 189 led akcijās. Jā. Šitā melnā. Jā, un ar pie maniem viņi maksā ar 25 uzstādīšanu eiro. un visu. Nu, karoči pa kaut kādiem 160 eirīšiem. Pilnīgi jauna. Un te kā viņi ir, ja? Atbrauksiet, es jums viņu uz mašīnas uzlikšu. Jūs man atradīsiet, cik es tikko teicu? 160. Nu, jā, 160 būs. Lai interesantāk tie, kas redz šo video, lai Jankam piesakojas, ietegošu tev. Jā, un ja kādam Latgalē interesē, principā, ja ir interesi tādas lampas, es varētu jums, es rakstu Nilsam, Nils man ar kurjeru atsūta. Jūs atbraucat pie maniem jebkurā dienā pēc darba vakarā, un mēs šitien iekurinām šitien siltumiņu, padzeram kafiju, un es jums tādu uzstādīšu. Nu. Labi, kā viens nepaspējas piesakos, maidu liekam. Viņam papildu lukturs nepareizi pieslēdz. Viņam ar gabarītiem neieslēdzās tās te, gabarīti šeit papildu lukturiem. Viņam tāliem, tev tāliem slēdzās viņa, ja? Nē, viss strādā, man nedektījās oranži tie, kā viņi saucas tie. Migalkas? Viņam ir arī bākuguns, tā kā, Strobi viņam ir šeit oranžē 2. Viņam man neslēdz kaut kāpēc. Kā tu viņus ir ieslēgt? Tev vajag atsevišķu... Nu, jābūt atsevišķam slēdnim. Jo gabarīti tev slēdzās? Viņam jābūt. Pagaid, gabarīti tev slēdzās? Nē. Nu, tev gabarīti neslēdzās.
Viņam nav pievienot šitā, redzi tāds apkārt Jā, gabarīts. tur jau visdrīzāk, ka nav stroboskops. Tas ir apaļš vienkārši riņķis. Nē, viņam šitam ir. Vai nu baltu. Nē, skaties, šitam ir. Gabarītam? Nē, redzi, Janka apsties augšā, redzi? Viņam reku ir atsevišķi stroboskops. Tad viņam ir gabarīti, kas viņam arī nav pieslēgti. Viņam ir tikai tālās pievienots. Viņam nav ne gabarīti, ka ieslēdzās, viņam šitam vajag ieslēgties oranžam vai baltam, tur ir vairāki vadi. Un atsevišķi ir, droši vien spogu var uztaisīt to strobu. Bet figņā viņam pat gabarīti nav pievienot pie gabarītiem. Tas bumperi salauzis. Redzi? Kur tu bumperi salauzis? Bumperi salauzis? Kur tu domāji savu stāstu pasakas? Paskaties to reklamu. Kas tas ir? Tik liela jauns uzlikts bija, ne? Jā, nebija, viņš pirms tevīm iebrauc, nekas nebija. Es nekādu nemeloju. Un paskaties, tikko cilvēkam garastāvokli sabojāja. Pīsdēts, bet paskaties, viņš jau gandrīz A, zini, kā ir parasti šitiem? Viņš atzīt, viņš pēc tam no tevīm brauc prom, viņš pateica, viņam tā nebija. Un tu viņam kaut ko sataisīt ar citu kalotkas. Viņš pateikt, viņam tā nebija, kad viņš atbrauc. Tāpēc jau viņš laikam šeit un atbrauca. Zinu, es šitādas te. Es arī nezinu, ko. Kaut kur jau kādu nepamanīja putniņu. Es zinu, no kur jau. Es tikai neteikšu. Nīls izslēgs, tad pateikšu. Tā, droši vien kādam ir tāds krāsas nospiedums uz mašīnas sāniem, tad zinat. Nu ko, vēl viena Latgales garāža. Sen neesam garāžā bijuši. Nu mēs sen neesam nevienā garāžā bijuši. Vakar pie Latgales Jankas. Skaties tādu onkolu tiktokā? Redzēju, Opa, kas te tev notiek? Viņš ir kvadrikam viņš jauna? projekts, jā, jauns. Te tāda normāla žilka. Nu un ko tu, Ainer, ar šito visu darīs tagad? Kad būs gatavs? Glābsim, Nogrimušos? tieši tā. Kas mums visviežāk grimst? Traktori, kombaiņi, fūres, meža tehnika. Jā, No, izstrādā to. kas te notiek? Šito te lietas kaut kur priekšā uz kaut kādiem kronšteiniem, jā? Uzkaras. Un to tu liks te iekšā kaut kā? Tas ir arī uz uzkaras, un tālāk tas šitas tev ir, lai stabilizē to trosi, jā? Čipa, lai viņa nekrīt. Vai šito nedrīkst rādīt, tas patents? Reku šitāds viņš ir, Un cik tonnas, nezinu. Kas? Tankus varēs vilkt ārā, ne? 30 tonnas mierīgi varam. Nu, grūti purvā, pohodu. Nu, MTZ-niekam sanāk tā, kā pa mežu grūti braukt. Celdi. Šito tu ķipa nolaid lejā, lai nestumjās projām, ja? Lai nevalk tevi. Jā. Nu, kā tev varēs atrast? Kur tev zvanīt naktī, kad būs iesēdies? Kāds? Pievienosi numuru. Pievienošu? Конечно. No, TikTokā arī kontu pievienos. nu, var nosaukt kā Ural viņš. Ural viņš. Jā. Nu, prota. A šitas, Bloki? ķipa, lai augšā šito procelt, ja? Nē, lai vilktu ārā. Es tev parādīšu. Tas ir, kad dubulto spēku taisa, ķipa, turpat. Dubultu un... Četrkāršo, ja? Jā, man ne tik. Tu beigais projekts tev tie ir. Tas nevis instrumenta kaste. Ja tā uz citiem tagad Taigars pasaka, es šito visu no tevīm pērku. Pa cik? Daudz. Daudz? Daudz. Paši izmaksās lielas. Nu, te jau normāls metāls arī. Sanāk. Te, ja? Nu, jā. Šitā vēl nebija pakrāsata, tūlīt tur bloki. Vēl redzēt, ka viņi stāv. Šito lielo rauj ārā, ja? Tur 30 tonnas aptuveni svars. Traktorā ar disku. Cik noslauc no viņiem? Paņem štuku. Sotaku. Sotak tikai? Конечно. Kur tik maz? Tak draugs iesēdās. Draugs. Bankrotēs dēļ draugiem, ne? Visi draugi. Visi draugi tev jau, jā. Te jau šito vajag vēl aizbraukt līdz objektam. Aizbraukt, kamēr tu vēl šito visu izvelc izpina ārā, ne? Kamēr sāķi. Ural viņš, varbūt Kalnīha. Tas ir no Urāla? Jā. Tāpēc tev saucās Urāla viņš. Jā. Urāli tie lielie tādi, ķipa, tā kā traktori visur gājēja, ja? Vai? Tas ir grūzavīgi. Grūzavīgi tie ir tie 6 riteņā, Jā. tie, kur viģi rāda, ka tikai paliek skurstenis ārā zem ūdens. Valk baļķis ārā redzēt. Jā, iet viņi ļoti baigi, tak što, ja kādam ir, zvaniet, rakstiet. Tev vajag tieši viņu? Tādu pašu vēl vienu. Šito nosolnēšu tu?
Nosvilinājuši to vai Nē, rezervē? nē, vēl vienu gribu. Šitā būs šeit. A tu visu urālu nopirkt ar visu viņu? Priekš kam viņš man vajadzīgs? Tak varēs uz kvadriciklu pasākumos Nē. saliet 100 litru dīzela stundā. Nu jā, nopietnas urālam viņš. Bet urālam tā bija vajadzīga tikai, lai pašam sevi izvilkt, vai ne? Nu, īstenībā jā. A, kur tu šito izdomāji vispār visu schēmu? Pats no galvas. Pie vienā kaimiņa kaut ko. No otrā. O, A, kas tas ir? bloks. Nifigā. O, līdzīgs. Šitam arī ar gultiem. Tikai paštaisīts. Kas te pa vītni? 3/2? Nē. 36. laikam bija tā. Tā ir 35. Tā ir 36. Tā sanāk, jā. Man liekas, ka tev te augšā kaut ko no veloru vajag šito pacēlāju. Kā tu šito rokām uzraus augšā to viņš? Manītuška. Pierakstiet numuru, 30 tonnas izvilks ārā, vai ne? Pa labu naudu. Ko nevar izdarīt par labu naudu, var izdarīt par ļoti labu. Vairāk tonnas. Nē, izvilksim man vairāk. Tu jau vari dubultot 60 jau. Tā vairāk. Vairāk. Izvilksim. Конечно, nav problēma. Principā nav tādas, ko neizvilks vispār. Nē, ja kas, ekskavators līdzi sev, izbrauksim, palīdzēsim. Bet uz Ventspili jau nebrauks. Nu. Latgalē, ja? Ja labi samaksas, brauksim uz Ventspils. Jūs skatāties to filmu Gurķu jūras? Jā. Ja? Kā tad? Noteikti būsiet nākamā filmā. Kā bez kaimiņa. Te bija viss noplēsts, nesen saremontējām. Tur šitie plēvi LV palīdzēja atrast mums, kas te to uzliek plēvi kārtīgi. Te jau tā kā bišķi nopietnāk nekā Gurķu jūrim izskatās. Siltumnīcai svarīgs tas augstums arī ir, nu cik viņa augsts ir vai? Nu, viņa lēnāk atdzist, ka vairāk gaisa, ilgāk to siltumu tur. Mēs pavasarī audzējam tiem tomātiem, gurkiem stādiņus šite, no pagaidām zemenes. Tomātiem, gurķiem, bet jūs jau paši tos tomātus pārdodat pēc tam stādus, ja? Nu, ne visai, mēs priekš sevīm vairāk. Kādu tur vienu otru tur notirgojam, bet tas tā vairāk mēs savām vajadzībām. Un zemenes arī savām, ja? Nu, zemenes, jā, mēs varam notirgot kaut ko, jo te laba šķirne viņa remontam tā visu vasaru ražo, līdz pat vēlamot varam ieiet. Tur vēl sarka. A kā, piemēram, cilvēks skatīsies šo video, kā jūs atrast vai kā cilvēki jūs sameklē? Kaut kur internetā meklē, kā jūs saucaties? Internetā eži. Eži? Eži, jā. Kas zemnieku saimniecība eži, ja? Eži, jā. Noskatoties. Un šitas skaitās tā kā Dagdas rajons? Dagdas novads. Dagdas novads, jā. Reku zemenītis. Tā kā nogaršojiet, redziet, droši. Tas jau varēs salasīt. Salasīt varēs, meitenes salasīs vēlāk. Un zemenes tā kā pārdošanai vai kaut kādas ievārījums? Man daudz mazbērnu 8, tā kā viņi te, kas saskrien, palīdz ar to. Baigs saldās. Jā, laba šķirne šitā ir Albions. Viņa, redzi, ražo līdz saliem vēl ir. Tā pagaidām es saprotu, ka tas ir bērniem, mazbērniem. Nu, kaut ko, jā, palutināt. Pagaidām nekas nepārdodās. Nemēģinām vīnogas vēl nav nogriezt, tas vajadzēja jau novākt. Šogad, redzi, bija visa tā noplēsta plēve. Viņām bija paaugsti, slapši, tā, neizdevās šogad raža. Mēs, starp citu, man liekas, pagājušā sērijā ar Gurķu jūras stādījām vīnogas man pie mājām. Šitā, redzi, diezgan smuka viņa būtu. Viņa ir salda šitā, bet, Šitā arī būs jāpagaršo. A, kas man jāņem vērā, ja man vīnogas ārā iestādīts? Sārā nezinu, man liekas, ka viņam vajadzēja. Ir ārā vīnogas, bet, redzi, šitām pietrūka vasaras. Viņam, ja būtu, bet tā izskatās, ka labas? Beigās, jā, mēs tagad, kad uzlikām to plēvi, viņam palika siltāks drusku, viņas kaut ko sāka. No šitām varbūt vīnu ražo? Vēl nē, bet vīnu, jā, uztaisām mēs arī. Bet priekš sevīm, ja? Jā. Šitie vēl nav pabeigts, jābūt galdiņam. Mēs to plēvi nesen uzlikām. Tagad tā ražas vākšana, visādi darbi, tā ka mēs vēl nav paspējuši līdz kā jums tad, kad jums sākās tā sezona, kad viņa beidzās, vai jums nekad? Sezona mums sanāk tā, ka viņa nebeidzas nekad. Tagad rudens ir vākšana,
pēc tam piestādīt, nomainīt kaut ko vajag, pa ziemu tirgojam, un pavasarī atkal miglošanas veidošana vainaga, tur viss kaut ko, pļaušana, ja atkal vākšana. Sakiet, man interesē, kur ziemā, kā jūs tirgojat? Kā tā tirgošana noris? Kaut kur uz veikaliem kaut kādiem arī kaut ko piegādājat? Tirgo kaut ko. Šogad ir mazraža, jo tie slapjumi bija un tas pavasara augstums. Šogad ir raža tur tāda minimālā ļoti. Nu, skolas auglī mēs tur visu laiku piedalāmies no paša sākuma. Bērniem tur vedam. Skolām, kur. Bet kaut kādā veikala tīklā? Veikalā ar kaut ko dos, bet šogad daudz nav ko piedāvāt. Nav ko piedāvāt, jā. Ko jūs sakat par visiem tiem poļiem, kas nāk iekšā un lētajām, vai nav viņiem lētāks cenas? Šogad es pat nemāku pateikt, kaut kas lētāks viņam var būt. Redzēt, viņam ražas savādāk, kas par to viņiem tur varētu lētāk. Jāmācās pašiem audzēt, tad tas polis nebūs tik bailīgs. Tev glabājām mēs tur gaismu resēsim. Te kaut kādā temperatūra vai te jau dabīgi viss? Nē, temperatūrā tur ir iekārta, viņa tur ir. Kā tur ir tam ābolēm, ja kaut kur bišķiņ kaut ko iespiež, tad viņš sāk pūt, jā? Jā, nedrīkst vajag, kad vācam, tad redzēt meitenes no škiro. Tad, ja kāds nokrīt, tad uzreiz aizrādījums. Aizrādījums sulātat viņa, jā, fiziski. Principā, un sanāk, ja kaut kāds viens tur saspiežās. Viens sāk bojāties, nākošais arī tur tā kā. Cik tev vējoņa ābolu? Šis nav viena ābels, jā. Bet labi, es tagad gribētu pieskaitīt ar mašīnu bagāžniekā nopirkt kaut ko tā arī iespējams? Ir, jā. Vienkārši jāzvan no zežiem. Ko piedāvāt, jā, varam. Saškiro, kas labākais aiziet, tur notirgojam, tie, kas švakāki, tad tie sulās mēs laižam, gatavojam sulas, te ir visāda kupeņu, ābolu, ķiršu, biešu arī? Jā, ābols ar bieti. Pagaid, jūs tās bietas arī ražojat paši vai? Visu mēs paši neražojam, kaut ko nopērkam arī, bet, bieti, burkānu pērkam. Man vēl interesē tos ābols, visu to ražu novākšanu, kā notiek. Viens iet krata koku un otrs lasa apkārt. Nekādā gadījumā. Akurāti tā kā tu vējonim tagad plēsi, to tā akurāti ieliec spainītī vai ir tādi speciāli lasīšanai. Un tad tādos konteineros lasām. Es esmu neizsaigi redzējis, ir tāds, ka piebrauc kaut kādu tādu traktoru, apakšā ir siets, un tad viņš ir tāda krata. Sulām. Tas neder. Pārstrādē, jā. To uzreiz sanāk uz sulas piedēm. Lasām šķiro meitenes akurāti. Viss roku darbs var rakstīt, principā, uz iepakojumu. Jā. Jūs meitenēm atļaujat ēst arī kaut ko no āboliem? Ļoti minimāli. Jā, tas ir nāgas uzreiz. Ja cilvēks atved, es nezinu, 10, jums var izspiest arī sulā. Jā. Pieņemsim, cik sanāk reāli tā sula no 10 kg, vai no 100 kg? Ja rupji reikinām 50%, vairāk principā. Tur kādas šķirne, tur sanāk 60, pat 70% iznākums no svara. Jā, pēc 100 kg, kādu 60 litru obligāti tur jābūt. Kā notiek ar to spiešanu, ja jums veda ābols, nezinu, atved? Atstāj. Parasti tur rinda kaut kāda ir. Atstāj, mēs izspiežam, pēc tam sazvanāmies un paņem. Tur kaut kāda apstrāde termiskā vai kaut kas tas ir atsevišķi? Pasterizējam, tādos maisiņos salējam. Labi, bet es tagad iedomājos, es tagad atvedu, nezinu, 20 kg ābolu, bet jūs taču nedarbināsiet ar maniem. 20, nē. Mēs tad salasām, kad vairāk ir klientu to gribētāju. Tad kādu dienu izspiežam. Vai tu esi aigarveidus izspiest? Jā, es cik reizes. Cik tu parasti savāc tos kilogramus? Cik gribam, mājas salasim tu pāris. Mums jau zini, ka pāris maisu salasi, 3 piediek. Ziemai. Klauvam vēl jautājums, kam dārzā daudz ābeles. Es zinu, man pieņemsim radinieki paši taisa savu mājas to vīnu. Viņam tur pilns ar ābelēm dārzā, un tad viņi saliek pa gadiem viņiem stāv tāds tā kā vīna glabāt. Bet no kuriem āboliem tas vīns labāks, vai tur nav nozīmes? Man no āboliem nesanāk garšīgs, kaut ko es nemāku tur. Bet, saka, ka Antonovka ir vislabākā. Tā pie Antonovka bija.
Man ir Antonovka, jā. Jā, tā. Jāsāk vīnu taisīt. Nu, es aizmirsu paņemt kastelīti. Pirmo gadu lasījām Irbani. Mums Irbana arī ir iestādīts nepilns hektārs. Viņus reklamē tagad ļoti garšīga, ne garšīga, veselīga. Kauliņš ir sirdsveida. Es tieši gribēju paprasīt, kā notiek kaut kādā mājaslapā vai zvanot, var saprast, ko pie jums var nopirkt. Sazvanāmies vai atrot mums. Mēs jau sen strādājam, diezgan daudzi pazīst. Tagad varbūt kāds rīdzinieks ar uzzvanīs. Jā, droši mēs varam salasīt. Vai Ventspilnieks. Sulas jau var visu gadu nopirkt jau. Sulas mums ir visu. Ja beidās savas sulās, brauc pie Pāvila nopirkt. Tas sanāk, kad te ir kaut kādas šķirnes jau, un viņas Sajauktas. Sajauktās, jā, es sapratu, rekur ābola aveņa. Es varu ņemt ārā, jā? Jā. Te reku šitādos maisiņos. Var nopirkt. Te ir laikam cik te 3 litri maisiņš. Un klients, ja jums atstāja tos ābolus, viņš arī saņem šitādos, jā? Kā tu gribi? Ir smukāki, tagad ir smukāki. Šitādas kaut kas man bija. Tu varēji būt redzēji. Kāds man tādu ir vedis, man liekas, mēs esam dzēruši. Te mēs tomātus audzējām, redziet, tomātu sula ir ļoti garšīga. Jā, rekur. Un cik tu viņai tur kaut kāds derīguma termiņš tam solām? Principā viņa gadu derīguma termiņš ir gads, bet, tik ilgi viņa nestāv. Kaut kur pagrabā labāk droši vien, ja? Nē, viņa ir vakumā, viņa nevajag tur pagrabu, viņai, lai peleni tur netiek, lai tas mais viņu nesabojā. Tādā temperatūrā viņa gadu var mierīgi stāvēt. Šito cilvēku var nopirkt, saka, Liepkalnos? Bija var Liepkalnos, tā ir laikam ir, jā? Es domāju, mēs jau sen nevadām uz turieni kaut ko, nebija viņi. Agrāk mums bija Liepkalnos. Tā kā Liepkalnē jūs noteikti šito video skatāties, es zinu. Ir uzdevums, jā, atgādinam. Cilvēki brauks tagad pirkt pīto baltmaizi. Mēs ļoti laba dārziņu. Te ir, pamatā ir tomāts, tad ir kiploks, sīpols, selerijs, kurkumā, kas tur, niknā, jā. Bomba tur. Pirmdien viņa ļoti labi aiziet, es tā domāju. Pirmdienās, jā. Pirmdienas soli. Man, piemēram, ļoti garšo tomātu soli, bet citi cilvēki saka, ka viņi kečupu nedzerot. Kečups tā ir cita lieta. Tur, ka paklausies par to kečupu no kā sastāv. Jā, kas tur sastāvā, tur jā. Bet mums ir tīrā tomātu, paši audzējam. Gurķi Juris ar pie jums ir vedis tomātus? Jā, kādu vienu vasaru laikam viņam bija vedis, jā. Tad viņš jau nefilmējās, droši vien nevarēja iztirgot. Tad uz salām. Gadās, jā, kad pārprodukcija. Pareizi, jums jau sanāk, varbūt te apkārt visi, kas audzētāji pārprodukciju, tad jūt, ka neaizies. Šogad nav piedāvājis. Pagājuši gadu, jā, tur mēs domājam, kā ņemt, mēs uz pārstrādi laižam tie, kas auguši zemē. Nevātē, ne tur kaut šitajās lielajās siltumnīcās, kur viņa tur kokosā vai kaut kur. Viņa tur negaršīga vai viņa nedara solē? Viņa ne to ir barojies tomātiņš, ne to ēdis laikam. Piemēram, tie standarti lielveikalos, kas tomātu sulas, viņas tur kaut kā atšķirās, viņas vatītē, jūs domājat, ja? Audzēti, vai tur vispār? Es domāju, ka atšķiras gan, kuri ir pie mums ņēmuši, tie saka, ka ir veco laiku garša un ir apmierināti. Bet šitās suliņas sanāk arī var šeit uz vietas atbraukt, nopirkt, ja? Visas sortas, kas tur ir ābolu, jāņogu, ābolu brūkleņu. Pāri 10 liekam, Pāri 10 mums kaut kur 14 veidi ir. Īstenībā cilvēki šeit varētu zem šitā video iekomentēt, vai kāds ir dzēris ābolu biešu sulu. Es varēšu tādu vienu nozagt pēc tam? Jā. Kameras nav te? Ja nav, es iziešu laugā pēc tam. Labi. Varētu izdzēris ābolu bieši. Man viņa... Ābolu burkānu arī tādi. Viņa ar ābolu, tur uz pusēm ar ābolu, tur nav izteikti, ka bieti viņa. Nav tā kā. Krāsai vairāk varbūt. Jā. Katrai ogai vajag savu šķirni ābolu. Ja skābāka oga, tad liekam to saldāko ābolu, ja tur miksēja. Jau ir iestrādāts mums. Es gribēju uzprasīt, bet ja man piederētu veikals kaut kāds pārtiks, es arī varu tā kā atbraukt vairumā? Jā, varat atbraukt, nopirkt vairumā, varam sarunāt tad to cenu, vienosimies kādu kā vairumniekam. Principā pašizvešana viss notiek. Tā piegādes jums nav pa veikaliem. Ir, varam piegādāt arī.
Jā, tad Ja vairāk pieteiksiet, aizvedīsim, izkrausim, iekrausim. Es vēl gribēju pajautāt cilvēkiem, tikai ābols var vest uz spiešanu sulu vai vēl kaut ko arī? Nu, spiežam visu mēs tur, ko atved, to saspiežam ar kauliņus, arī varam kiršus, plūmes varam izspiest. Un cik tur minimālais, cik būtu prātīgi vest? Nu, maisus 3, ka vet tur minimālās, tā mēs iesakām. Nu, ja atved 2, izspiežam arī tos 2. Ja es pieņemsim atvedu, nezinu, tur tonu no āboliem un teiksim, pretī grib vienkārši saņemt sulās, tad jūs tur vienkārši sarēķināt, cik tas sanāk vai? Mēs spiežam tikai tavu, cik iztek viss tavs. Un tad vienkārši cilvēks samaksā pa katru litru kaut ko. Un tad šogad bija paka 2,50 tā stāvpaka, smukā 2,50 par to 3 litrīgo paku un viss. Pagā, Aigar, te arī tavējais darbiņš notiek, ja? Nu, notiek, jā, kaut kas te, ko darām. Izlīdzināt kaut ko? Nu, te visādas ar abelītes vajag izretināt, gravīšu parakt, visu, ko tev vajag padarīt. Kas sakās? Tu jau droši vien kādu arī labi esi izredzis priekš sevīm mājā, ko iestādīt, vai ne? Nu, protams. Kā jau ieči tas te kā. Sapošņi, kas sapok. Panākti, kam Pāvela nebija, izrakām labu abeli, parodām, iestādījām. Tagad, jā. Pie Aigara varēs ābols dabūt. Galvenais, tu to vējaņu ābeli neizrastu pa klusā. Gan būs. To neļauj. Dagdas, kāda vietēja avīze te ir? Dagdas ziņas? Ezarzeme. Ezarzeme. Labi, pa prožektoriem kaut ko jāvajadzētu. Te vod gaišu dabūs. Bet tādu, ko ieslēdz vienkārši ar slēdzi, vai ne? Te tie tādi apaļie. Tā kā Aigar, tā kā tev tie haibēji apaļie. Viņi nav dārgi un viņi ir labi uz lejas. Viņi tā kā lidojušie tādi šķīvīši, tādi apaļi. Jā. Un viņi forši tieši tādām noliktuvām uz leju. Ir arī tādas lampas LED, ka var pieāķēt, bet ar tām lampām ar haibējiem foršām. Tur tak šitās LED lampas, nevar šitās, kur karāja. Tās ir, jā, LED lampas. Viņas kaut ko pie mums ilgi nedeg. Nu, jūs jau nepērkat pie mums? Pie jums nepirkām, jā, pagā. Man ir šitāda zara 5 gadu garantija, kas normāli. Nē, nu lampa tāda maksā kaut kādu, nezinu, tur 15 eiro. Jā. Haibējs var būt kaut kādi 30 līdz 50, kā kurš, cik tur pēc jaudām. Tur ir 100 vati, 150, 200 vati. Es varbūt uz nākamo reizi varētu vienkārši kaut ko čupiņā, nekādu pavadzību nerakstot atvest, jūs pēc tam tur pamēģināsim, kas der. Pēc fakta tad izrakstīs. Labi. Pateikšu cenas. Pastīšos, kas man tur uz vietas labs ir. Šitās lampas, viņas visas uzreiz sārē, ka jau viena jums tad mirgo. Nu, par ko es saku, tur jau 2 jau mirgo. Bet mēs viņas ielikām burtiski mēnešus 2 atpakaļ. Var izstāstīt, kur nopirkt. Labi. Aizvērsies biznesu kādam. Nē, es zinu, mums šitās ir labas, jo viņas šitās te Ķīnā var nopirkt arī pa 2 eiro. Nu, mēs par 5 vai par 7. Nu, pa 2 Ķīnā nopērk, kāds pa 5 pārdod, un tad tā arī ir. Jā. Un pēc tam sauc pacēlāju, un pa 20 maini tā ir tā raika šķirne. Jā. Tā ir tāda garšīga, jums patīk, ja? Man patīk, viņa neslimo ar kraupi, smuka. Vēl cieta viņa pacieta, nu, bet jaunajiem patīk tādi krauškīgi. Un ko te vēl ar āboliem? Visādas ābolu kūkus ar cept, ne? Aktīvi. Domāju, jā. Ja būs daudz baigi skatījumu, tad brauksim vēl filmēt, vai ne? Būs nevis gurķi Juris, bet ābolu karalis, piemēram. Kaimiņš, gurķa. Jā. Gurķi kaimiņš. Tu būs te visi pa etapiem, visi zinās, kur ābolu Pāvels. Jā. Man šitie mazbērni, neatceros, kurais. Pāvels ābols. Tā, nu, tad mēs varam filmu nosaukt Pāvels ābols. Kas da Jurkam, kas da Pāvelam? Jā, cik te līdz Jurim? 5 kilometri? Te pasvali. 3 varbūt. Mēs jau tas šeit izbraucām. Jā, kad 3 līdz 5 ir. Jurkam arī iedosim kādu ābolu, vai ne? Vai nav nopelni? Samainīsim pret gurķiem, viņam jau nav gan avansā. Šeit Jānis no platā gala, vīrs ar zelta rokām, izpalīdzēs, iemācīs un sataisīs. Latgalē vīri paši visu dara. Latgale pilna ar lauksaimniekiem, ar strādīgiem un laipniem cilvēkiem. Strādā smagi, baro labi, pirti silda, nu būs balē.